Sveicināti, jauns video, šo netīrīsim, aiksim viņu atkal, jā. Jā, jau kuro reizi jau. Netīrs jau, netīrs, ir gribās viņu. Miskastene mašīna. Ņemam, pareizi. Ieslēdz. Jep. Tā tad jau kuro reizi mēs mazgājam šito te sūdu. Es zinu, ka Raivo, tu skatīsies šito video un tu mani nositīs tulī, bet nu jā. Karoč, mēs mazgājam miskasti. Un es ļoti ceru, ka viņš man ūdeni neuzlakstīs, bet viņš jau man sākas lakstīt ūdeni virsū. Labi, ok, es filmēšu no priekšu, sorry, cilvēki. Blīn. Tu lielāku spiedienu spied. Vo. Beidzās? Jā, kāpēc filmēt tikai telefonu? Es gribēju TikTokam kaut ko ātri nofilmēt. Tad mēs tagad pārādīsim un pateiksim plānus par nākamo video. Jā, mums atkal salonā bardaks ir. Pagad pauze. Vai ne, Raivo? Yes, nu tā. Pagad. Viņu tikko izslēdz ārā, es domāju, ka kāpēc pazudīs. Ieslēja no sākumā ieslēdz, ka būtīs paik daudz augstu gaisu. Nu, arī fakts, jā. Ui. Jā. Kaut kas pūšās mums. Vo, aiziet ap pirmo. Pastamies to logu, šī drumam to spiedienu, mums labāk kaut kas palicies. Viņam šodien bija labs. Knap kaut kas reāli. Šodien viņš šo diviem spiedās. Nu jā, nu varbūt jau no rīta, kad kaut kas mainījās, bet tagad reāli izstās, ka knap kaut kas spīd, nu, knapi. Ko dara, Raivo? Kāds silts gaisa silts pūš. Jā. Labi. Ok, jāfilmē ceļš. Yes. Tā. Tā, plānis pateikšu, tā, ka mēs esam ārā. Nu, stās logi ciet, tā kā skaņai vajadzētu būt ok. O, cik tukumā pa nakti reāli. Nu, labi, ne pa nakti, bet vakaros tikus. Iedomājieties naktī, kā jums patīk? Jums patīk naktīs būt slimnīcā? Vienu reizi, ka man bija riktīgas pumpas jau ķermenā, ja man riktīgi daudz, nu bija uz slimnīcu, apet pa nakti bija foršākais. Jo, bija 10, 9 gadi. Karoč, šito jūs varējāt patīt uz priekšu. Ai, Ingus, labi, tāda taisam video nākotnes plāni. No sākuma man pasūtīja jau, pasūtījās display radio, ja? Tur būs kontents, ja? Un es pasūtīju vēl dažas lietiņas priekšā Aksamiņa. Kā ūdens ir iekšā? Labi, nav no. Jā, tā būs jauna display radio, mēs parādīs, kā viņš strādā viss. Jā, no sākuma parādīs, kā mēs viņu izpakojam, un tad būs kā liekam viņu. Nu, ne jau liekam, bet tā kā parādam. Jo tur ar vadiem viss ir sūdīgi, tāpēc arī vajag tā kā pie elektriķa. Nē, kā man aizdīs pie elektriķa, tur jau paies laiks, tāpēc, nu, nē. Nu, tad jau redzēs, ka tas video vispār, mēs sāksim viņu filmēt. Kur te vēl pēc tam samontē, tā ir plus vēl viena diena, tā kā. Nu, bija traki, jā. Nu, Raivo, atvaino, ja, piemēram, tu esi nogurs, ja nevis neko darīt, tā ir vesela diena. Es toreiz 2 dienas. Man šodien tāpat būs daudz laika. Man tāpat uzstājas infekcija, Tev jau, jā. Es varēšu samontēt, varbūt pievienot kaut ko klāt. Jā. Nezinu, es varbūt izveidošu kaut kādu thumbnail. Arī. Tikai kā to pildīti. Nē, jā, veido kā pats. Nezinu, piemēram, kaut kādu pildīti, kur es nezinu. Un tie cilvēki, kas tagad iet pa ielām, tie ir kaut kādi narkomāni vai vienkārši nezinu, kuriem vajag kaut ko. Viņi grib... Kuriem narkotikas vajag? Jā. Nu, bērns, kurš cilvēks, pagad, cik pulkstens tagad ir? 8:08. Nu, bērns, kurš normāls cilvēks 8:10 būs ārā, pilsētā, centrā. Labi, varbūt viņi dzīvo pašā centrā, bet nu, brīn, labrīt. Vakarā ārā staigāties.
Jēzu, Jēzu. Vai ne pūpēt, kungs? Yes. Nu jā, tā, ko es varu pastāstīt jums, mīļie cilvēki? Tā, YouTube dēļ kaut kāda iemesla atkal grib būt idioti. Mums jau ir 60 subscriberi, ja, bija tagad kaut kāda 59, ja es nemaldos. Bet reāli viņi mums vēl projām neļauj. Es nezinu, viņi visu laiku saka, lai mēs izveidojam vairāk īsos video klipus, ja, lai varētu dabūt šito te 50 abonentus. Un tur parādījās, ka vajag pagaidīt kā vismaz 3 dienas, ja, mēs jau gaidām nedēļu. Es saku, šodien uzrakstīšu viņiem, tā kā, īziņa. Tā kā, support. Bet tas ir kā nav baigi forši, jo tā kā mēs sasniedzām tos 50 subscribers un paldies jums. Yes. Un, labi, mums mazi tie. Jūs esat mīļi cilvēci. Jā. Labi, ok, varbūt mums ir maz tie īsie video, bet mums kaut kas ir, nav tā, ka mums ir bet mums no īsiem video klipiem vienīgajiem jau tā ir 5 štuka skatījumi. Jā. Cilvēki vajag daudz gaisus vai īsāk, reiktis jau vajag īsāk. Nezinu, man kamerā izskatās, ka vienkārši spīd labāk nekā dzīvē ir. Nē, vajag īsās. Cilvēki domā, ka mums ir vājāks, bija pa īsiem, bet teikt, vajag īsās. Nē, arī fakts, jā. Cilvēki kā mašinām, jo mums ir vājāk gaispuļi nekā mašinām. Teātrīs arī vedīs saiksmes remontu, tāpēc nākamais video droši vien jābūs kāds 20 dienas pēc tam pēc šitā. Jā. Mēs jau tā cenšamies. Vilcamies? Jā. Mēs jau tā cenšamies likt kontentu. Jā. Vai kā spīd viss skaisti. Skaisti viss spīd. Ko vilcies? Jā. Ok, tiekamies pēc mazas pauzītes. Tātad vilcieniņš aizbrauc, jāatsāk video. Jā. Lai jums būtu kontents. Jā, tad es gribu kādas 2 minūtes, 2 pateikt jums paldies par visu šito. Es ar Ingusu izdomāju vienkārši kaut ko ielikt, ja? Un mēs pēkšņi izdomājām, labi, turpināsim likt, ja? Un tagad mums jau ir 60 subscriberi, tas vienkārši tāds wow. Es toreiz atceros, ka tad, kad Raivam toreiz izsauc ārā, ka viņam bija saiksmes parādījās, viņš vienkārši pateica, davai uzfilmējam YouTube kaut kādu video. Un pēc tam mēs redzējām, ka jau bija 50 skatījumi, pēc tam jau bija 100 skatījumi. Mēs agrāk bijām likuši kaut kādas kuņas, ja, kur jau bija 3-4 skatījumus. Un tagad jau mums ir reāli 10 000 skatījumu no šortiem un tiem tur parasajiem video. Tas ir forši. Mēs paņemsim citu ceļiņu. Laikam. Tā arī toreiz viss sākās. Jā. Pagaidām vispopulārākais ir Aiksam prielaišana un braukšana. Tas ir baigi vecais video, ja, bet 800 skatījumi. Veseli 2 mēneši bija. 800 skatījumi viņam ir. Jā. Es nevaru sagaidīt, ja es gribu redzēt, vai kurš dabūs pirmu štuku skatījumu pirmais no mūsu īstajiem video. Kāds eksistējošais vecais vai kāds jaunais, kurš riktīgi uzliestos. Jā. Rakstiet komentāros, kā jums liekas. Un aizmirstat piesakot nolaikot. Ja jūs gribat komentāros uzrakstīt. Mēs komentāros atbildam visus, es vismaz atbildu arī Ingus, dažreiz arī, bet man atnāk notifikācija, kas atbildu. Es ik pa laikam, kad ieiet, tad es pastos, ja kāds komentārs, tad es pats atbildu. Ir kaut kas tāds, kur es gribu kaut ko arī pateikt. Yes. Kaut reiz ir šitam vēl labi, būs foršs ceļiņš. Ok. Toreiz jau filmēju. Kā mēs te braucām? Parunāties. Jā. Par to YouTube video piedzīvojumiem. Jā, tagad mums baigi daudziem video arī daudz skatījumu ir, tas ir forši. Mēs tagad cenšamies dabūt 500 subscriberi, vai 1000, ja, subscribers, ja, lai varētu sākt pelnīt naudu. Video būs dažas reklāmas, ja, bet tas vismaz ies Aiksimam. Piemēram, nezinu, Aiksimam remontam vai kaut ko tādu. Pagaidām mans tēvs sponsorē remontus, ja. Bet, būtu forši, mēs arī varētu piekrāt naudu, nezinu, kaut ko nopirkt jaunu. Arī. Piemēram, salīmēt jumtu, lai viņš, Aldraivo, atceries, tev vajag uz ziemas periodu riepiņas, tā kā 3 mēneši, tik vēl drīz braukt ar vasaras riepiņām. Man teica, nopirks, jā. Es jautāšu ar 14. Jo ir 13 ziemu. Nē, ja derējas bremžu diskam tiek tas tur spūls, nevar jau tā baigi uzlikt jebkuru. Cerams, jā, jāskatās. Kaut kādi lauki mums te ir. Aicmāk, tik silts. Sildītās, man liekas, šis māks tagad ir. Pagās tu strīnieki, ja? Jā. Yes, tas bija trīnieks. Bet kaut ko
ko pūš, vismaz jāpriecājās, ka pūš. Bet nu ziemā būs... Tur jau būs jāklausītas. Un to, ka es pasaku uzreiz, ka ziemā būs vairāk video. To jau būs interesantāk. Varbūt pat ziemā. Tad visi, kur skatās, es saistīšu sēriju, ja? Aiksam, Gold starti. Piemēram, katru dienu, ja mēs ar Ingus darbinam Aiksam, ja es uzlikšu video, ja Ingus nofilmēs, kad mēs laižam Gold startu. Jā. Piemēram, Gold start 001, nezinu, kur. Piemēram, Gold start 0, Aiksam Gold start 001. Hēžģiks 001 un tad diena. Piemēram, decembris 1. Sāksies no decembra 1. vai no novembra, nezinu, tāda 20. novembra. Jāskatās tagad būs jau -5 pāri. Tad tie skaitās kā polstarta. Bet rēvotā sākumā bija kvēls, tad samainīt, lai varētu vispār viņš. Tas teica, viņš arī sāks, viņš kā pajautās, viņš arī uz ziemas periodu jau sāks kā te mehāniķim pajautāt, vai nevar tikai sateiksim tā, lai ziemā pielec viņš labāk. Jo uz ziemu tagad viņš jau tā mokās. Nu, tā kā mūsu velosipēds katru dienu sauc palīgā. Nomaini mani, nomaini! Tāpēc arī katru dienu tā startēšana tam motoram ir diezgan pabēdīga. Es to sagaidīju display rādu, es display elektriķi, lai sataisa vadus viņam visas. Tur jau sākumā atrod normāli elektriķi, kas tev nepēčakarēs, un tad aizdzen. Yes. Man forši braukt. Relaksējoši baigi. Rakstiet komentāros, cik jūs domājat maksātu, lai salodētu vadus priekš radio. Tur vajadzēs sūtīt vēl vadu teicu un izlauc visāro. Jā, tur vēl pusi vadi ir vienkārši sadeguši. Esam avārijā visas kāds skaņu redzams. Jā, īpaši teiks, par to nav centies mēs... Un ja kas viņiem izrādās ir pastiprinātājs, stūris pastiprinātājs, viņš vienkārši pēc avārijas viņi ir uztaisījis bez. Tāpat vienalga. Jā. Tāpat nav grūti stūrēt. Nu nav jau, jā. Man patīk, ka pats stūrē, ne jau no kaut kāds asistents vēl ir. Jā, līdoši mums mājās. Labi, droši vien beigs video, vai ne? Jā, tā kā iesakojiet, abonējiet, komentējiet un nerakstat huņu. Labi, tā.